Es aplaudēju sev pirms sākuma. Es paklausīšos, vai es skanu? Es skanu. Labdien, labrīt, labvakar, esiet sveicināti. Marts ir gandrīz galā. Marts ir galā, jo, ziniet, janvārim bija 830 dienas, februārim bija 440 dienas, martam bija 30 dienas kā solīts, ļoti labi, 31 diena. Esam to nodzīvojuši, pavasaris ir iesācies, putniņi čivina, vēdrā nedaudz vārdas kurkstnē, vēdrā tauriņiem jālido. Mēs sākam pilnīgi normālu podcastu, kā parasti pirmdienā. Mani sauc Kristīna Stakene, tā ir labā lieta, kas nemainās, un labā lieta, kas nemainās jau 4. nedēļu, ir tā, ka podcasts pirmdienās iznāk. Tā tas ir. Šī nedēļa ir pilnīgi normāla kā visas citas. Es veselas 3 reizes vismaz biju kādā kultūras notikumā. Tas nozīmē, ka vismaz 3 vakarus pavadīju ārpus mājām un pat ar bērnu. Tāpēc kultūras sūklī man ir ko stāstīt šajā nedēļā, un es stāstīšu par oratoriju uzvesto Zanes Zustas romānu Precēto sieviešu grēka sūdzes. Būs arī atsauksme par Runci Zābukos Dailes teātrī un, protams, par disko rozi, uz kuru es gribētu referencēt savā izskatā šajā nedēļā. Mēs šajā nedēļā uzzinājām to, ka Baltijas jūrā ir vaļi. Tie, kas nezināja, vismaz es nezināju. Un arī ir tādi, kas ir jāglābi, un ir tāds viens, kas arī mirst, diemžēl. Mēs esam iekļuvuši arī tādā kā TikTok un X tumsonības periodā, jeb, kā saka Jānis Sārts, tas, kurš zina, ko saka vispār, ieviesies narratīvs, kur sola, ka Krievija drīz iebruks Baltijas valstīs. Un tas noteikti nerosina mūs nepirkt biļetes pa 70 € uz koncertiem, nedoties uz muzeju, iet uz teātri, ne vispār celties no rīta, nemazgāt zobus. Tā tas ir. Bet, dārgie draugi, es jūs aicinu tomēr sekot līdzi medijiem, kur saprot, ko runāt, vai arī vienkārši pieskot Jānim, kurš zina vairāk, Jānim Sārtam. Tas, kurš Instagramā un arī uz ziņām viņu aicina. Ko tad vēl es pamanīju pagājušajā nedēļā? Es biju veikalā pēc pārtikas, kā jau mēs visi normāli cilvēki dodamies uz veikaliem pēc pārtikas. Un tad, ko mēs darām tur pirms kasēm nedaudz, tur ir tie žurnālu stendiņi. Tad mēs pamanīju, ka ir ļoti daudz skaisti žurnālu vāki. Un man īpaši acīs iekrita pastaigas numurs ar ļoti skaistu lakotu pastaigas vāku. Un es izšķirstīju visus žurnālus, nenopirku tieši nevienu, kā lielākā daļa, manuprāt, mūsdienās. Bet es izlasīju gandrīz visas intervijas, apskatījos, man prasīja 20 minūtes, uzzināju pilnīgi visu, kas man ir jāzina, gan par to, kā iet rutulim, kā viņš aizbrauc uz koncertu, gan par to, ko domā Dons, gan par to, kā dzīvo Atvara. Es uzzināju visu, kas man jāzina, un es arī uzzināju par to, par ko man jāuztrauc veselības ziņā, kas man jālieto, lai mani mati būtu spīdīgi. Un tad es aizdomājos vēl par to, kā vispār jau ir ļoti labi, ir ļoti viegli dzīvot, ja tu to vēlies. Proti, tu paskaties ziņu portālos, tu uzzini vienas lietas, tu palasi drukātajā presē, uzzini citas lietas, un sociālos tīklos tev iestāsta vēl citas lietas, atliek vienkārši ar tām bumbiņām žonglēt gaisā un dzīvot normāli un skaisti piepildīt dzīvi. Tāpēc, es arī paskatījos sociālos tīklos un palūdzu jūsu palīdzību ar toreiz un tagad. Es sākšu ar šī podkāsta lielāko fanu Zanu Bredlī. Viņa raksta tā: toreiz zāliņš, tagad šampanietis. Kristīna Beitika. Toreiz kasetnieku stopējām ar pildspalvu un ar roku ierakstījām dziesmas vārdus kladītē. Šodien iemet acis Spotifyā, ja? Un tur lirikās ir viss. Ilze Medne, viņai ir arī superīga, gan Džāra podkāsts viņai ir, gan arī kā tu jūties. Viņa raksta tā: toreiz cigaretes, tagad tikai dūmi. Toreiz kaimiņš aizved līdz mājai, tagad neviens neiet ar kājām. Toreiz dejas līdz saulēktam un šampanietis un sarunas, tagad normāls miegs, ne sarunas. Jā, es zinām, Ilze, tavs dvēseles stalks reizēm līdzinās manam. Es, starp citu, aizdomājos, ja agrāk trešdienās bija piens, ja, es biju tur tajā disko rozē trešdienā, un es domāju, varētu aiziet uz pienu, un tad es tā domāju, toreiz bija piens, tagad vienkārši, mājās rīt būs bērnam piens no rīta putrai. Ja? Tā bija trešdienās aizēju uz pienu, ceru, ka ceturtdienas rītā nebūs sapulcs. Tagad vairs nav tik jautri. Protams, arī Tredā iegāju. Tredā arī ir sava auditorija, un Tredā raksta tā: es domāju, ka tā ir daudziem. Toreiz bērnībā gribēju ātrāk pieaugt, lai beidzot var nemācīties, sākt strādāt. Tagad gribu atpakaļ uz bērndārzu un gulēt dienas vidu. Toreiz sapņoju par dzīvi ar bērniem, tagad esmu pieņēmusi dzīvi bez bērniem. Un toreiz un tagad rubrikā to ar savu komentāru. Teiksim tā, ja var, vindē. Dzīve bez bērniem. Megija Briede toreiz bērnībā gribēja apprecēt Lauri Rēniku, tagad mēģina pierunāt vīru, aiziet uz viņu koncertu. Vēl noprojām izpārdot. Rīgā bija papildu koncerts pagājušajā nedēļā, skatījos, ja?
Instagramā skatījos. Toreiz bērndārzā ir iebāz gulēt diendus, tagad būtu gatava pat piemaksāt, lai ļauj dienvidu pagulēt. Nu, tā. Ejam tālāk. Kultūras sūklis. Dāmas un kungi, mēs sāksim ar runci to, kas zābakos. Paga māma raksta. Tūlīt es turpināšu mammai atbildēšu. Mammai vienmēr jāatbild. Jā, ja jums vispār gribas kādu padomu no manis paņemt, tad vienalga, kur jūs esat, vai jūs vadat tiešraidi televīzijā, vai jūs, es nezinu, vadat pasākumu, vienalga, jūs darat mammai rakstu, tu mammai atbildi, vienkārši viss. Tā mēs palikām pie runču zābakos. To, kas uzvests Dailes teātrī, protams, pēc Šarla Pero un J.F. Steparolas motīviem. Garums bērniem it kā ir ok, 2 stundas 5 minūtes. Es gan teiktu, 1:40 ir līdz kaklam. Pateikšu 3 labas un 3 īstas lietas par šo izrādi. Izrādē piedalās Dailes teātra studijas studenti, un tā ir brīnišķīga iespēja viņus redzēt. Viņiem brīnišķīgas vokālās dotības, viņi ir plastiski, viņi skaisti dejo, ārkārtīgi labi iejutušies visās kustībās un savos tēlos. Un balss tur ir, dejot māka, viss tur būs, tā kā priecē acis no tiesas, gan kungi, gan dāmas, nu, viss ir super. Scenogrāfija, nu tā, tagad īstā lieta, ja, scenogrāfija, vienmuļi. Ļoti konceptuāli, kur ir krāsas, kur ir kaut kāds prieks bērniem, kur ir tā kā acis, zib un ņirb. Nu, viss ir ļoti smuki, viss ir ļoti pieklājīgi, viss ir tā kā vajag, lai neviens nedusmotos, lai nevienam nav pa daudz. Nu, pa daudz nebija scenogrāfija, ja? Varēja vairāk. Man prasījās tā kā vairāk. Nu, skaistas bīzes, it kā tērpi nebūtu slikti, bet atkal nē. Tomēr tā ir tā īstā lieta, kas jāsaka. Nu, pārāk konceptuāli, visi melni uzvalciņi. Vai tiešām bērni grib redzēt mūsu konceptuālos melnos uzvalciņus? Viņam jau pietiek, ka to tēti, kas tajā uzvalciņā iet uz darbu, vai to mammu, kas tajā kostīmiņā iet uz darbu. Nu, teātrī gribās prieku, krāsu, nu, vismaz rozātos kostīmiņus. Nu, kaut ko, nu, man prasījās tā kā, lai būtu spilgtāki tie tērpi, izteikti tādi, lai varētu saprast arī, kas ir kaķis, kas ir zaķis un kas kuram ir jādara tur. Nu, zābaki bija lieli un lilā, un tas ir labi. Manai mammai noteikti patīk, jo manai mammai mīļākā krāsa ir lilā, runājot par māmu. Bērnu atsauksmes bija labas, vismaz tos, ko nointervēja kultūras ziņās. Es priecājos, ka daži bērni labi audzināti, saka tikai labas lietas. Bet podkāstā, kā es varu pateikt arī īstas lietas. Nu, ko es varu pateikt? Pēc konsultējoties ar 2,5-gadīgo kritiķi Leo Stakenu, es varu secināt to, ka viņš zaudēja savu uzmanību uz vērstu skatuves virzienā pēc aptuveni 12 minūtēm, un pārējās 5 es pavadīju pirmajā cēlienā ar viņu, darot pilnīgi visu to pašu, ko aktieri darīja ar saviem ķermeņiem uz skatuves. Es labi turējos. Labi, ka man līdz bija mazs cepumiņš, maza suliņa, un arī tie blakus sēdētāji bija ar bērniem, tāpēc viņi saprata, kam es eju cauri. Bet viss bija kārtībā. Mēs pēc pirmā cēliena devāmies mājās, jo pulkstenis rādīja 8:20, un viņš vārtījās vienkārši pa zemi. Nu, un tā mēs kaut kā tikām līdz mājām. Tā kā, ko es jums varu teikt? Mūzika bija laba, Jānis Lūsēns super, bet es arī domāju, kāpēc izliek tas tendenciozais beats katrā otrajā skaņdarbā? Nu, uzskačāja tā, ka Leo uzskačājās līdz 1,5 stundas histērijai mājās, atbraucot, tā kā varbūt vajag ievērot vecuma ierobežojumu. Izrādi paredzētu bērniem no 5 gadiem, es teiktu, ka jānodzīvo vēl 5, ap 10 gadiem bērnam šī izrāde būtu tieši, kā saka, laikā. Nākamā izrāde, kur es biju, ir Rēzijas Kalniņas iestudētās Precēto sieviešu grēku sūdzes pēc Zanes Zustas romāna. Proti bija tā. Pirmajā cēlienā 64 brīnišķīgas aktrises skatuves un katra lasa savu stāstu. Rēzija Kalniņa, Kristīna Belīckā, Olga Dreģe un Marija Bērziņa un, protams, skaistās balss īpašnieks Jūras Kalniņš. Paklausieties. Kurš negaidīts sagrābtu ātrāk nekā ezera lomu. Tas ir plastikāte, kabatiņā rūpīgi savāstas uz pusēm salocītas vēstules. Tā, tiem, kas lasa grāmatas, noteikti ideāls grāmata, bet tiem, kas negrib lasīt grāmatu, šī ir lieliska iespēja piedzīvot Zanes Zustas romānu. Ziniet, ja grāmata ir laba, to sačakrēt nevar. Bet, nu, kas tur notiek izrādē? Viņas lasa vienkārši šos stāstus. Ja esat lasījuši grāmatu, iespējams, varbūt tā kā man, kad es jau zinu, kas notiks tajā stāstā, un man gribas izstāstīt blakus sēdētājiem, viņš nomirs. Vai arī gribas vienkārši tas stāsts patinās ātrāk uz priekšu, vai ok, šis stāsts bija labs, bet tas otrs man patika labāk. Un kādu stāstu interesanti lasīs viņa? Nu, lūk, jā, gribētos varbūt, lai ir vairāk, jo tas teksts tā kā galvā, stāsti ir starp citu saīsināti, to var brīžiem just, un tas ir arī labi, varēja saīsināt vēl nedaudz, vismaz, nu, diezgan daudz varēja vēl saīsināt. Un otrajā daļā katra aktrise nāk uz skatuves pa vienai, un arī lasa šos stāstus, tā kā ļoti tāda milzīga skatuves dinamika varbūt nav, bet, ko es pamanīju oratorio, blakus ir ievācies arī tāds veikaliņš BA, tas latviešu dizaineru veikals, un uz skatuves visām aktrisēm bija BA tērpi, arī aktierim Jurim Kalniņam bija BA tērps, un tad tev tāda sanāk, gan tu skaties izrādi, gan arī modes skati, un ja galīgi gribas, kā saka, batērēties, tad starpbrīdī aizēja sapērcies visu to, kas tām aktrisēm mugurā un tā. Tā kā ļoti labi tāda integrācija, to es arī novērtēju. Nu, noteikti ejiet vienkārši, jebkur ejiet vakarā, ja jums ir nauda, ejiet uz teātru, godvārds. Un ar ko es vēlos nobeigt? Es vēlos nobeigt
Es jūtos tā kā tāda kritiķe, bet es neesmu. Es vienkārši esmu normāls cilvēks, kas vienkārši apmeklē normālus pasākums un stāsta jums normālas lietas. Vienkārši no sirds, kā domā. Es gribēju tikai pateikt, ka Marija Bērziņa bija brīnišķīga. Man ļoti patika Marija Bērziņa. Tu esi tik forša, Marija. Tā, ejam tālāk. Tā, es aizgāju uz mūzikas namu Daili. Kur man ir jāmeklē? Es nevaru atrast. Tu viņai neatsūtīji. Draudzenei uzdāvinājām biļetes par 70 eiro gabalā. Tagad tu zini, Zani, cik tas maksā. Uz Disko Rozi. Arī garums bija ap 2 stundām. Pirmā daļiņa stunda, otrā daļiņa stunda. Zanei apnika jau pēc pirmās daļas, bet mēs palikām, jo mēs bijām samaksājuši. Andris Keišs, galvenajā lomā. Iespējams, atkal es uzķēru uz Andru Keišu, jo atkal es biju, tā kā bija tie vīrieši labākajos galos, kur Pauls un Keiš, un es sapratu, man viņi patīk, bet es varbūt neesmu vēl tas gadu gājums, kuram te būtu jāsēž. Un es atkal uzrāvos uz Keišu, bet tāpēc, ka viņš Instagramā smuki dejoja ar Agnes Budovsku. Agnes Budovska ir tā superaktrise, kas dabūja lielo Kristapu kā labākā aktrise Latvijā. Un, protams, man ļoti viņa patīk. Viņa seko Instagramā. Man taču jāredz, kā viņa dzied un dejo. Un viņa absolūti magnētiski, brīnišķīgi dzied un dejo. Un es uz viņu skatījos daudz vairāk nekā uz Andri Keišu. Un arī manas blakus sēdētājs bija kļuvušas par modernām sievietēm, un viņām Agnes, tāpat kā man, patika labāk. Es tagad nezinu, ko jūs padomāsiet, un man ir vienalga, ko jūs padomāsiet. Tas ir tikai normāli, ka var patikt sieviete, kur ir tik brīnišķīga kā dieviete uz šīs skatuves. Pats iestudējums, Gunārs Rozenbergs, kas man par viņu būtu jāzina? Es pateikšu tā, zālē izdarīja tādu novērojumu. Zālē sēdēja cilvēki, kas dzimuši starp 60. un 80. gadu, un viņiem šī izrāde arī ir domāta 88. un 93. gada modeļiem. Varbūt šī izrāde bija nedaudz ar to es arī varētu beigt šīs izrādes apskatu. Var neiet uz dāvinu mammai, un Agnes ir brīnišķīga, Andris ir foršs, man patīk teātri, un es ļoti ceru, ka Andris, es nezinu, vai Andrim tas izdosies vai ne, vai vispār tāds plāns ir, es nezinu, es Hermanim neesmu zvanījusi, bet, piemēram, Andris varētu ievilināt Agnes Budovski ērtē, un tad vispār es būtu laimīga, jo Agnes šobrīd neskaitās ne pie viena teātra, tā kā, jā, es varu beigt arī fanot par Agnesi. Pienācis laiks atvadīties, pienācis laiks tev dzīvot savu dzīvi, savu nedēļu, neklausies visā, ko es saku. Es gribu nobeigt šo raidījumu, šo 4. podcastu, un es jūtos tā kā jubilejā, kas ir izdzīvojis mēnesi, šis podcasts ir izdzīvojis mēnesi. Gribu nobeigt ar tādiem brīnišķīgiem latviešu mierinājumu vārdiem, kas tevi no iekšas ārda un besī, sirsnīgi besī. Un šie ir tādi, tā kā stulbākie mierinājumi. Līdz kāzām sadzīs, arī šis pāries, tu tikai turies. Viss nāk un aiziet tālumā, liec bēdu zem akmeņa, nāks lielāks ūdens, te aizmirsīsies. Āfrikā bērniem nav ko ēst. Tev ir vēl idejas, es ceru, ka tev palika labāk. Bet kā Andris no Madonas saka, viss būs labi. Es ceru, ka tu esi uzvilcies savai nedēļai, lai tev normāli viss.